Kādus dronus reāli var iegādāties līdz 1000 eiro? Pēdējais pats labākais. Skaties. Pirmais vismazākais būs šis Telo droniņš ar iebūvētu kameriņu HD kvalitātē un viena baterija nolidosiet aptuveni 10 minūtes. Attālums būs aptuveni līdz 100 metriem. Nākamais drons FIMI X8 Mini. Perfekts drons iesācējiem, kur nevēlas daudz tērēties. 4K kameras izšķirtspēja, lidojums aptuveni ar vienu bateriju līdz 20 minūtēm un attālums, ko tas nolidos, jau būs vairāki kilometri, atkarībā no jūsu atrašanās vietas. Nākamā pakāpe būs DJI Mini 3 un Mini 3 Pro. Tie jau būs daudz advancētāki droni nekā iepriekšējie. 4K filmēšana gan horizontālā pozīcijā, gan vertikālā. Un baterijas lidojuma laiks būs aptuveni 25 minūtes. Mini 3 Pro versija atšķirās ar to, ka tam ir iebūvēti priekšējie sensori, tātad tas jūt šķēršļus, un tam ir automātiskā sekošanas funkcija. Un pēdējais pats labākais DJI Mini 4 Pro. 4K kamera ar 10 bitu krāsu diapazonu. Aprīkots ar jaunā tipa sensoriem, gan priekšā, gan aizmugurē, gan arī automātiskās izsekošanas funkcija. Ar vienu akumulātoru jūs varēsiet nolidot aptuveni 30 minūtes, un attālums no drona starp jums būs ap 5 km, atkarībā no jūsu atrašanās vietas. Droši ierakst komentārā, par kādu dronu tu vēlies uzzināt smalkāk, un neaizmirst uzrakstīt kādu gadžetu, lai mēs apskatām nākamreiz.